Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Spēka vīrs Aivars Šmaukstelis ir piedalījies 74 starptautiskajās spēka vīru sacensībās un uzvarējis 26 no tām. Tādējādi kļūstot par vienu no godalgotākajiem spēka vīriem pasaulē. Spēka vīros, es domāju, kopā es startēju vairāk nekā 15 gadus. Es sāku startēt spēka trīscīņā. Un te es piedāvāju man piedalīties spēka vīros, un tā arī kaut kā pakāpeniski aizgāja. No sākuma es startēju tādos pagastu mačos, pēc tam uz Latvijas čempionāta amatieriem braucu startēju, un tad jau tiku Latvijas elites grupā. Protams, tajā laikā es vispār nesapņoju, ka es startēšu ārpus Latvijas un kur nu vēl pasaules World Strongest Men sacensībās vai arī kādās citās sacensībās vai Eiropas Strongest Men. Bet palēnām trenējoties, pilnveidojot to tehniku, un tā arī pakāpeniski auga rezultāts. Tagad es pat īsti vairs neatceros pirmās sacensības. Bet tā vispār, visā visumā man, kas spēkvīros ļoti patīk, tas, tādā momentā, kad mēs esam uz vingrinājumā izgājuši, mēs esam lielākie konkurenti. Bet, tā kā ir pirms vilpes, pēc vilpes, mēs esam labākie draugi, tā kā brāļi. Mēs viens otram palīdzam, viens otru motivējam, atbalstam. Es teikšu tā, ka es īsti pat neesmu redzējis nevienā cita sporta veidā tādu, tā brāļu to atmosfēru, kā ir spēkvīros. Tagad aizbrauc uz sacensībām, tu dari kaut kas tev nesanāk, kaut ko tu nezini. Tu vari pieiet pie atlēta, pajautāt, kā darīt, viņš pastāstīs. Outside goes again as he gets 7. Šmaukstelis up to 5. Es būtu gatavs vēlreiz iet šo pašu ceļu, varbūt tad es būtu mazliet savādāk. To darīs gudrāk ar pieredzi, kas ir uzkrāta, bet viennozīmīgi būtu to darījis tālāk. Lai sagatavot uz mačiem, tev ļoti smagi jāstrādā. Tu nevari tur izdomāt tagad, šodien es negribu braukt trenēties vai ko. Tev ir ļoti liela atdeva jāiegulda treniņu procesā. Plus tev ir jāstrādā un jādomā, kā tev tehnika labāk taisīt to vingrinājumu. Un it īpaši vēl, kad tu strādā uz tiem vingrinājumiem, kas tev neiet. Viennozīmīgi grūtāk ir, kad ir vecāks. Tas ir, es pats tagad pēdējā sacensībā startēju, kurš bija visvecākais atlētis no visiem atlētiem. Ir tas, ka ir ļoti grūti sev motivēt. Pat ir tādi momenti, kad tev pat motivācijas nav. Tu brauc uz to treniņu, tev vienkārši liekas, kāpēc man vēl to vajag. Bet tādā pašā momentā, kā manā gadījumā, es zinu, ka es aizbraucu uz sacensībām, to pašu Ameriku, es satikšu savu sen nesatiktus draugus, ar ko es tā ikdienā nevaru satikties. Kā draugi no Kanādas, Amerikas, no visas pasaules, un ar viņiem labi pavadīt laiku. Protams, svarīga ir vieta, bet tā vieta jau vairs nav tik izteicoši svarīga, kādu izcīnīs, kā labi pavadīts laiks ar ļoti labiem draugiem. Trenējos kopā reāli 4 reizes nedēļā. Cenšos 2 reizes nedēļā braukt uz Ogri, 2 reizes taisu Rīgā treniņus. Ir reizes, kad es sestdienās braucu uz Igauniju uz startu, un te es kopā ar Igauni taisu treniņus. Tad Igauns brauc šeit. Kopā mēs trenējamies. Pa lielam šeit ir
Viss inventārs, ko spēkvīri, ko mēs izmantojam sacensībās Latvijas čempionātos un arī Latvijā starptautiskajos posmos. Viking prese, tā īsumā Viking prese, spēka trepe, nēši, baļķi, mucas, mašīnas vilkme, riepa. Viss šeit ir un ārā stāv akmeņi. Un tā, pirmo, ko es iebēru tagad, ir ogļhidrāti. Tad nākošais man aminoskābes es bēru. Es parasti bēru visu treniņu laikā. Bēru iekšā un man tur baigi dalīt, man nepārāk patīk. Nu šitam, par tiem sporta uzturiem, es varu ļoti lielu pateicību pateikt Trūfitam, jo viņi man atbalsta sporta uzturu, dod viņu pa brīvu, lai atjaunotos aminoskābes, BCA, kreatīns, lai spēku dotu. Tā. Ja tu gribi sportot profesionāli, tas ir neizbēgami, jo pa lielam tu ar uzturu tu neuzņemsi tik daudz nepieciešamās vielas. Ne vitamīns, neko, cik tev ir nepieciešams. Un standartā es pavadu kaut kādas 2 līdz 3 stundas. Ja ir ar inventāru, nu tad aiziet ilgāk, jo dēļ inventāru, jo tu ilgāks pauzes taisi. Tā, es paņemšu gumiju, mazliet iztaipīšu plecus un tad iesim ārā. Maisu mazliet. Nu, šī staipīšanās metode, iesildīšanās, es savulaik neesmu baigi mācīts staipīties pirms treniņiem. Nu, tad es arī, tāds arī es palicis diezgan stīvs. Un tad šī ir mana iztaipīšanās, plus mazliet iesildīšanās. Ok, varam iet ārā tagad. Uzmetīs 2-3 reizes maisus un pēc tam baļķis. Nu, mačos vieglākais ir 22 kg. Šitas pēc sajūtām varētu būt 18 kg. Šitas labs arī iesildīties, jo viņš nav tik smags, bet tu iekustīni visu ķermeni. Palielam kājas, muguru, rokas, plecs. Man pēdējais šitas metiens un tā paļķies. Spēkvīram tas ir mīts, jā, ka tev jābūt ļoti lielam. Protams, ir savi bonus, bet ka tu esi lielāks, ka tev ir ļoti smagas sacensības, bet tāpatās ir, jā, galvenais ir, lai tu justos labi. Lai tev tas svars nav apgrūtinājums. Nu, es saku, es esmu tā, ka pats uzaudzējis sezonu 5 kg, un tas ir lielākais, ko es uzaudzējis, un tad jau es jūtos ļoti grūti, kamēr es pierodu pie tā svara. Mani pat ejošie vingrinājumi liekas smagi tanī momentā. Bet svarīgākais ir labāk ir tā, ka tev tas svars katru gadu pat 2-3 kg auga, bet pakāpeniski. Un tad tu būsi labāks, jo tev gan ātrums būs, gan izturība, gan spēks. Jo tagad jau vairs nav tie laiki, ka tev vajag tagad būt. Tagad es gribu būt 200 kg, es būšu 200 kg, un tad es startēšu. Tikai spēkvīros. Nu, tu iegūsi, es esmu bijis 115 kg smags, startējis mačos, un es atbraucu uz mačiem, es skatos, bļāds. Tur ir 150, 170 kg džeki. Es domāju, ko es tur izdarīju? Beigās es viņus viegli uzvaru, bez nekādām piepūles. Tas ir galvenais tā, lai pats atlētis jūtās labi un atletisks. Nu, jābūt vēderam, bet jābūt mazam vēderam. Nevar būt baigi lielam vēderam.
īsts spēkvīrs, kas var visu kaut ko izdarīt. Visu pacelt, daudz ko pacelt, ātrāk nekā citi un vairāk nekā citi. Tas ir pa lielam īsts spēkvīrs, un plus, ka viņš ir izpalīdzīgs viens otram. Spēkvīri ir ļoti motivēti, atvērti, jo, varbūt ne gluži atvērti, es domāju, vairāk tādi, ka, kā viss smējās, tedibērs, liela tedibērs. Tādi viņi ir, it kā izskatās draudīgi, bet iekšienē, mīļi. Tie var sadusmot? Protams, ka var sadusmot. Ļoti var sadusmot tā, ka iet pa gaisu viss. Ir bijuši gadījumi, ka daži ir sadusmojuši. Bet, es cenšos tā prātīgāk, jo apzinoties, kas var notikties, ne jau viņš būs vainīgs, bet tu beigās būs vainīgs pie tā. Un tad labāk ir labi, tu esi varonis un viss liec man mieru. Es arī cenšos būt tieši. Man nepatīk, ka tur aplingus visu kaut ko tādu. Cenšos vairāk kā konkrēti pateikt, jā, tā un viss. Nevis tur riņķi apkārt kaut ko un tādā veidā. Šī ir mana darba vieta, JMJ tirdzniecības grupa. Šeit es pavadu standarta 8 stundu dienā. Man darba pienākumi ir tirdzniecības pārstāvs, menedžers. Tirgojam mēs režģus, pakāpienus, perforētas loksnes, metināts iet, ieti, žoga, paneļi, daudz dažādas metāla preces. Mans lielākais tirgus ir Somija. Skandināvijas valsts, tie lielākie mani klienti. Somijā ļoti populāri un ļoti daudzos kanālos rāda spēkvīru sacensības, kurās es startēju, un lielākā daļa man Somijas klienti zina, ka es sportoju, nodarbos ar spēkvīriem, un arī es esmu braucis komandējumos, es aizbraucu no sākuma sacensībās, nostartēju, un pēc tam 4 dienas es braucu tā kā komandējumā pa Somiju. Tas sacensību gars, kas sacensībās, to arī iet kaut ko arī iet tālāk dzīvē. Tas ir gan darbā, gan privātajā dzīvē. Tu gribi mēģināt sasniegt vairāk un labāk. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Dzīves lielākā laime, protams, ir kā ģimene. Pats svarīgākais ir ģimene un bērni. Protams, ar to spēkvīru sportu, vispār kā tādu sportu, tas ir tas, kas viss cieši visvairāk. Bet, ir super, viņi atbalsta mani, ģimene mani atbalsta, priecājās par maniem sasniegumiem, arī uztraucās, kas kaut kā, ja kādreiz neaiziet, tā kā, atbalsts ir ļoti liels no ģimenes. Vecāki atbalstīja, atbalstīja pa lielam, bija tēvam no sākuma nepatika, jo, tomēr spēks, sports, smagi svarīgi, tu čakarē savu veselību. Tas ir, pa lielam, jebkurš profesionāls sports, tev čakarē veselību. Viņš nav veselīgs. Tas ir, kamēr tu tā priekš tevim trenējies, viss super kruta, tad ir atbalstām, bet ja tu gribi profesionāli startēt, tu rēķinies čakarē sev kopā. Tas nepatīk, bet pēc tam jau, kad parādījās vairāk rezultāti, te jau atbalstīja bez problēmu braucus. Ja Latvijā bija sacensības, brauc vienmēr skatīties, kur startē. Ir daudz vairāk piedāvājumu ārzemēs startēt.
Un tas ir tāpatās vairāk nekā 10 sacensības gadā, kas jau tā priekš spēkvīri ir ļoti daudz. Ideālā scenārijā es būtu priecīgs, ja man būtu 3-4 sacensības gadā. Bet tā kā man jau bija vairāk nekā 10 sacensības ārzemēs jāstartē, tad es izlēmu, ka dot iespēju jauniem atlētiem vairāk cīnīties un pierādīt sevi. Un es vairāk gatavotos uz tiem startautiskajiem sacensībām. Pirmais, teiksim, tā lielākais sasniegums bija Bahreinā. Tas bija Covid laikos, bija tāda World Ultimate Strongman. Un viņi organizēja sacensības Arābu Emirātos. Tur bija Bahreina, Dubaja, un tur startēja 15 pasaules stiprākie spēkvīri. Bet tur bija tāds nosacījums, ka tev tā sacensības ir līdz 2,5 stundu laikā jāizdara visi tie vingrinājumi. Un tad tur bija diezgan ļoti saspringtā režīmā gāja. Tā, ka tu uztais vingrinājumu 5 minūtes un tu jau ir nākošo vingrinājumu taisīt. Un tanīs sacensībās 2 reizes startēju un es abas reizes 3. paliku. Un tas, teiksim, tās ir viens no augstākajiem sasniegumiem, kas man ir bijis. Cik man vienreiz kaut kas teica, ka es esmu 4. vai 5. titulētākais spēkvīrs visā pasaulē. Uzvarēja startautiskos sacensību uzvarētājs. Pirmais ir Židrūns Savicks, kas laikam bija. Tad Šištofs Radzikovskis. Tad bija man tā liekas vai Brian Shaws vai Tors. Viens no viņiem bija viņa 3. 4. vietu dalīja, un tad es laikam biju. Par to tik ļoti nedomā, ka svarīgāk ir uzvarēt sacensības, svarīgas sacensības, lielas sacensības nekā tas, ka tu vari būt titulētākais spēkvīrs. Un mazajos turnīros startējot, vai tu esi uzvarējis World Strongest Man. Tas ir tomēr svarīgāk, ka tu uzvari World Strongest Man. Protams, es gribu, bet es apzinos situāciju un visu pārējo. Un tad, protams, ka nāk jauni atlēti, jaunāki, ātrāki, stiprāki, kuriem motivācija lielāka nekā man. Un, protams, ar viņiem grūti cīnīties. Protams, kaut kādā tur sacensības salikumā, ja tas būtu ļoti ātras sacensības, bez pauzēm, un tā varbūt tās varētu tuvoties tam top 3-niekam, top 4-niekam, bet tā kā tagad notiekās tas World Strongest sacensības, tas formāts man īsti nepatīk, un man viņš, teiksim tā, nav tas ērtākais, jo tu atbrauc no rīta uz sacensību vietu, tu uztaisi vienu vingrinājumu, 3 stundu pauze. Tad atkal tu uztaisi vienu vingrinājumu, tad atkal 3 stundu pauze, un tu atkal uztaisi vingrinājumu. Tas variants man īsti nepatīk un neiet pie sirds. Man labāk patīk 2 stundas, 3 stundas ātri izdarīt sacensības visu. Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Guinness rekordu es uzstādīju spēku trepes celšanā, kur man bija 225 kg kluči, 3, jāuzceļ uz 15 pakāpieniem. Un kopā 15 pakāpieni jāuzceļ. Un pirms tam tas Guinness rekords piederēja titulētiem spēkiem no Lietuvas Židrūnam Savickam. Viņu, lai pārspētu, man bija jābūt, viņš izdarīja 31 sekundē, man vajadzēja 30 sekundēs. Un sanāca. Tas bija ļoti pozitīvi, priecīgs. Es biju tādā ziņā, protams, ja būtu jācenšās ar viņu, kad viņš ir bijis, teiksim tā, pīķī, tas ir neiespējami. Tanī momentā, kā es arī ļoti daudz draugi ir vecāku gājumu spēkvīri, un ar viņiem runājām, un viņi paši teica, tā aizbrauc uz sacensībām Židrūns Savicks, Brian Shaws. Tu zini, labākajā gadījumā tu vari cīnīties par 3. vietu. Un 3. vietu izcīnīt, tas jau ir tev tā, kā tu esi čempions. Jo viņi bija Židrūns Savicks un Brian Shaws bija tas periods, ka viņi bija galvas tiesa pārāk pa visiem. Tu varēji darīt, ko tu gribēji plēsties un darīt, bet tur fiziski nebija iespējams viņus svinēt.
Es jau teicu viņiem, ka es nākošu gadu viņu varu pārspēt pats, bet redzēsim. Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Akmeņu disciplīna ļoti patīk. Latvijā man ir rekords akmeņu celšanā no 100 līdz 200 kg. Es pirmo reizi viņu uzstādīju 2016. gadā, kad es arī izcīnīju Latvijas čempionu titulu. Tad es atpaliku, dažus punktus atpaliku no Daiņa Zāģera. Un, ja es uzceļu ātri, es zināju, ka Dainim neiet tik labi akmeņi. Un tad lietā es zināju, ka man ir vismaz tas vingrināts jāuzvar, un tad ir lielāks iespējas, kad es varētu vinnēt viņu. Un es uzvarēju un uzstādīju rekordu. Godīgi sakot, laiku es neatceros. Abos gadījumos es laiku neatceros. Un pēc tam es 19. vai 20. gadā Latvijas čempionāta finālā atkal bija akmeņi, bet tad reizē man jau vairs nevajadzēja iet. Man par lielam vajadzēja uzcelt, man tādas 3 akmeņus un viss būtu uzvarējis jau tā, jo es biju ļoti labi uzkrājis punktus iepriekšējos vingrinājumos, disciplīnās. Bet kaut kā es tajā momentā labi iešu, es tā mierīgi, bet kaut kā aizgāju un es laboju savu rekordu, un tas man tā liekas. Tad reizē es laboju 30 sekundes ar kapējām, 30 kaut kas vai 31 kaut kas. Tāds, es zinu, ja pagatavotos, es varētu zem 30 sekundēm visu uztaisīt. Pašreiz, klāt pateikšu, nav neviens kurš varētu pārspēt. Nebūs Latvijā pašreiz, arī godīgi sakot. Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Smoke Stellis. This man is super explosive as well. Oh, did you see that? Es biju vispār šogad nolēmis pabeigt to savu profesionālu karjeru, bet tā kā Eiropā es izcīnīju 2. vietu un pasaulē es tiku top 10, tad mēs ar draugu, ko es intensīvi trenējāmies kopā nedēļas nogalēs, sestdienās Igauni sportisti, kur viņš brauc uz Latviju un es braucu uz Igauniju kopā trenēties, tad mēs tā kā nolēmām. Viņš ir 5 gadu vecāks par manīm, un tad mēs nolēmām, nākošais gads būs tā kā pēdējais gads, startējot tā, ka mēs vēl nostartējam, parādām, ka mēs varam, bet ir laiks laist jaunos. Viens no zināmākajiem latviešu profesionālajiem spēka vīriem, Māris Rozentāls, ir izcīnījis augstākās godalgas spēka vīru elites sacensības pasaulē, kļūstot par vienu no titulētākajiem vīriem kā ozoliem svara kategorijā līdz 105 kg, vienlīdz uzstādot rekordus dažādās disciplīnās spēka vīriem līdz 105 kg. Es esmu spēka vīrs Māris Rozentāls. Nodarbojos jau ar šo sportu, tieši ar spēka vīru sportu 25 gadus, tāpēc es esmu viens no leģendām pasaulē. Vienīgais pasaulē, kas startēja ar pirmo pasaules čempionātu svara kategorijā spēka vīram līdz 105 kg. Un es līdz šai dienai vēl vienīgais esmu palicis, tāpēc man ir tāda iesauka Ukraiņu iedeva pēdējais imperators. Es vēl joprojām startēju, un es vēl nevis vienkārši startēju kā sporta turists, bet es vēl arī pakutinu nervus tiem jaunajiem. Un arī forši ir tagad, kad ir tās masters grupa, jo man jau ir 49 tikko palikās. Jā, ārprāts pasē vismaz tā ir pašam sirdī, man liekas, es jauns džeks vēl. Es domāju, vēl gadus 1, 2, 50 sezonas noteikti vēl gribētu. Come on! Come on! Spēka vīru sports, viņš nav domāts visiem, bet tu uzreiz nevar dzīvē sākt ar spēka vīru sportu. Ir jāsāk vispār iet uz zāli, jāsāk apgūt. Tā ir disciplīna ikdienas, tad tu lēnām trenēsies, tad tu palēnām ej, tā kā es sākumā sāku ar kuļspiešanu, ar trīscīņu, un tad pēc tam, kurā tur gadā Latvijā piedāvāja arī spēka vīrs. Vispār sāk tāpēc ar spēka vīriem, jo trīscīņā mēs vienmēr maksājām dalības maksu.
mēs vēl maksājam arī degvielas naudu. Un šeit pateica, mums atmaksās degviela, plus vēl samaksās par dalību. Es domāju, kāpēc gan nepaprovēt? Tas bija 2000. gadā. Jā, 2000. gadā, jā, tas bija. Es domāju, kāpēc gan nepaprovēt? Aizbrauc. Man mums pirmkārt jau inventārs nebija nemaz daudz sataisīts, jo spēkvīriem specifiski inventārs. Nepietiks ar to vienu stienu un ripām hantelēm, kas ir zālē. Tur vajag speciāli saražot klāt kaut ko. Tad mūsu kuldīgs paps Guntis Hildebrands, mēs viņu saucam par Hill. Es vēl joprojām, viņš man ir kā fāterīts, un viņš man palīdz, ja man kaut ko vajag pielabot vai kaut kas saplīst. Viņš ātri sataisīja kaut kāds dažus rīkus. Mēs pagatavojamies 2 mēnešus. Es pat nepaliku pēdējais pirmos mačos, un man bija tāds āķis lūpā, ka viss es vairs negribēju nekādas spiešanas, neko. Man ir, un tad mēs ar Hilu mēģinājām vācām, cik var to inventāru vēl. Un tad jau nākošā gadā jau sākam piedalīties pilnu sezonu. Un tad jau vairāk čempionāti bija. Un es pat Latvijas čempionātai finālā, pat jau nākošajā gadā jau dabūju 3. vietu. Un tad es sapratu, ka es ir labs džeks, jā, to virsu ir. Sākumā, protams, vēl tā bija Latvija. Tad jau 2004. gadā jau pirmo reizi bija pasaules čempionāts līdz 105 kg. Jo man ir tā, ka man daba nav iedevusi tā kā tiem lieliem spēka vīriem, kalniem. Es teicu, salīdzinām, viņi moči lielie un es ir mopēts. Man jādara viss tas pats vezums jāvelk, kas viņiem jāvelk ir. Un tāpēc ļoti labi, kad parādījās tieši tā spēka vīra grupa līdz 105 kg. Un tad es sāku jau piedalīties reizi Somijā, dabūju jau 7. vietu. Tajā pasaules čempionātā bijām kaut 11 atlēti, bija daudz kļūdas, protams. Uztraukums bija tāds, ka maz neliekās. Un tad jau pēc tam 2005. gads jau Ķīna notikās sacensības. Un tās vispār bija briesmīgi smagas sacensības, jo tur bija 4 dienas gājas sacensības. 4, nevis 1 diena. Diezgan smagi īstenībā. Un tur bija tā, ka manis atvēriens vājākais pasaulē 105, varbūt ne vājākais, bet ļoti vājš, un dēļ tā es arī izkrītu, un es dabūju 4. vietu pasaules čempionātā no 17 dalībniekiem. Koka medaļa bija, un tad tāds bļāviens, tik forši bija, un tāds sarūknējums, tā pašā laikā arī forši, ka tu dabū redzēt, pa Ķīnu cits stāsts, es tur ir daudz bijis, un mēs vēl noteikti atgriezīsimies, un tad visu to kultūru, to virtu, visu redzēt, un 4. vieta, un tad jau pēc 2 gadiem, 2007. gadā bija vēl viens pasaules čempionāts atkal bija, un tur jau es braucu un atkal pēdējā disciplīna, un es esmu 4. kopvērtējumā, tur bija man jānovelk par to 3. vietas ātrāk, jo 2. vietu man bija grūti aizskatēt, un tad es novelku to mašīnu ātrāk, un tad es paliku 3. vietā, un es zinu, ka es nedomāju, cik maksā telefons zvans, vienkārši sievai zvanīju mājas un bimbādām stāstīju, ka es ir 3. vietā. Nekad nesaku nekad, vajag īsti gribēt, patiesi gribēt. un es notiku, man ir tie pasaules čempionāti, jau ir ļoti daudz bijuši, un ir paši augstākās godalgas arī dabūt. Man ir tāds iekšēji foršs miers, man ir dabūts arī, es esmu sasniedzis jau Eiropas čempionu titulu dabūjis ļoti sīvā cīņā. Beidzot, pēc 22 gadiem arī Francijā 22. gadā es dabūju pasaules čempionu titulu, jo es laikam biju 2., 3. vieta un kaut kas pietrūkās. Un tad bija tā, ka es Francijā arī tikai pēdējā disciplīnā, man bija jāgaida mans konkurents, ja viņš izdarīs tikpat, cik es, tad viņš ir pasaules čempions, ja viņš izdarīs vairāk. Viņš, protams, ir pasaules čempions, viņam vajadzēja vismaz 1 reizi mazāk, bet viņš pa 2 reizēm, un tās vēl 2 reizes viņam saprat, viņam baterija iet uz beigām, arī uztraukums. Un paliek pēdējās 10 sekundes, viņš vairs, protams, to nevar izdarīt tās 2 reizes, viņš sastresojās, jo viņš gāja pēc manīm, viņš tā kā līderis bija kopvērtējumi. Un es sapratu, ka es esmu pasaules čempions, un tad bija tā, ka man emocijas ņēma virsrokas, un es ritīgi bimbāju kāds 3 minūtes no vietas. Es nokritu gar zemi, ritīgi bimbāju, jo tas nav tā, ka tu 1 nedēļu gāji, 2 nedēļas, varbūt pat, nezinu, 2 mēnešus, un vēl 2 gadus, bet 22 gadus. Šitas ir tas kauss, kur es lēju asaras. Man ir vecākā meita ret, kad brauc līdzā, un viņi uz Parīzi man bija līdzā. Un tas man bija vērtīgi tas, kad es ar kausu pašvērtīgāko, un man ģimene pašvērtīgāko, un man uz piedestāla kopā es ar meitu stāvēju. Mēs Latvijas himnu bija un karoks mums bija.
Tā ritīgi tāds asaras, bet ritīgi forši. Saka, sievas visur ņem līdzā, mēs uz Ameriku bijām. Mums ir bildi, kur sieva ar Stallone ritīgi nobildējusies kopā. Tā ir tāda jau arī leģenda. Savā ziņā mēs esam šeit leģendas spēki, un Stallone tas ir mūsu, ar ko mēs uzaugām. Un mums ir tāda, kur sieva arī ar Stallone tāds smaidīgs, un ir ar Schwarzeneggeru kopā sievai bildi, kur sarokojas. Man neļauj, es izskatījos bīstams, un viņš bija tad vēl gubernators, jo viņa bija viena apsardzes apkārt vēl viena. Mēs visu laiku seko, viņam likās aizdomīgs, man visu laiku stūma nos, bet sieva vismaz tik klāt un sarokojās un tādu. Tā kā tāda, it kā varbūt nekas, bet tās tādas foršas emocijas, dēļ kā mēs dzīvojam, ko tu par naudu nenopirksi. Šitie no Ķīnas man atvests visu porcelānu vienā reizē, tas lielais ir 3. vieta pasaulē, tur tas lielais stūrī. Ir vēl liku no Ķīnas, citā gadā šitā Ķīnas kausa ir. Man ir daudz tie kausi ir. Šitas Rīgā, ko es uzvarēju pagājuši gadu deadliftā, tas ir vilkme ir. Te jau katram ir savs stāsts, un citiem ir tāds, ka es par to stāstu jau vairs neatceros, jo tas ir 20 pār gadu garumā, viss ir iets un vairāk jau tā, ka tanī mirklī tās emocijas, tagad tās emocijas vairāk ir sievai, jo viņiem visu laiku jāslauk putekļi, viņiem nost ir. Nu tā, tāpēc tas nav viegli. Parīzi, tas jau ir tas galvenais, lielākais notikums. Nu, interesanti, ja ceļš, ka mēs visi esam kopā, tas jau ir. Davai, tēti! Video var dzirdēt, kā man ģimene kliedz. Mēs jau riktīgi ļaujam tā, ka pēc tam balss nav. Eifela torim augsta rība, man liekas, kad vecākā mamma ir tā, kad uz video skatos, es pilnīgi tādu ķirpņu skriens, kā un tā man arī asaras, jo man ir bieži par tādām emocijām, man šauj ārā asaras. Nu, bet es tā nekautrējos, tās ir tikai vērtības, tās ir emocijas vienkārši. Nu, tas ir forši, ka tāds mums ir. Mēs dēļ tā arī dzīvojam, tāpēc. Ģimene mums ir tā, ka māte un abas meitas, viņas visi trīs ir, var teikt, labākās draudzenes, viens otrai perfekti uzticās un nevienu nežēlo, nevienu neko, vai kaut ko vajadzēs vai kādreiz palīdzēt nopirkt vai palīdzēt. Un tas ir man tā lielākā vērtība, kad mums tā ģimene ir tāds viens kodols un ka tur nav tā, mēs nedalām, kas ir tas vai slikts vai labs, mēs tieši viens otram palīdzam. Un es teicu, viņai jau tā vecākā meita ir tā kā visur, kur iet, saka, viņas ir māsas, abas divas, viņas visur arī kopā būs vienmēr. Mūsu ģimene ir par veselīgu ģimeni, mēs jau varam parunāt arī par nekaitīgām lietām, kas mūsu ģimenē vispār nav. Un es noteikti par to gribētu vien skaļāk runāt, tas ir sāpīgi, tas ir alkohols daudzās ģimenēs. Mans meiti ir uzauguši, viņas nekad no mūža nav redzējuši, ne mājās vai pudeles vai tam līdzīgi, un es ar to tikai lepojos, un viņi zina, ka tie ir mēsli, ritīgi mēsli tie visi ir. Un es sievu vispār pilni necik nelieto, un es vispār savā dzīvē neesmu pagaršojis pat gramu alkoholis. Arī pat 16, un 15 un 18 gados. Tā, kad tur vienam ragainam do pirksti, viņš tev paņem visu rociņu, un tad pazūd tas tavs. Sēdi, sēžam. Mums jau visu laiku šitādi pitbulli ir jau visi 20 gadi, cik mēs šeit esam. Hunter sēdi. Tie ne tikai mājas sargi, bet arī dvēseles sargi. Arī bērns vienmēr ir ar dzīvniekiem uzaudz, un viņš jau saprot to apietās, kā pat redzēt arī kaķis, mums pat arī zivtiņi ir. Tas jau bērnam tā ir bagātība, tā kā es teicu visādā veidā, lai būtu ar. Viņš jau viņiem spēlēs, līdz vakar viņam labākie draugi ir iet pastāgāties kopā visu. Kad ir māja un žoks, es domāju, sunim ir jābūt. Tas jau arī varbūt arī pat kaut ko dod, ja kāds nelabvēlas iet garām. Tad viņš īpaši tā negribēs tuvāk nākt, jo māja viņi ļoti labi sargā, viņi dara savu darbiņu, bet viņi vairāk kā dvēseles sarg tādu. Sieviņa monstrs ar tām puķiem tikai spēja sagādāt. Par oziņas uzēst jau vispirms gatavs jau ir jau. Tur mums ir pils ar tomātiem un gurķiem ir. Tepat ir bumbas, sarkans, eku smuku un gurķīši tev ir. Te mēs varam diezgan daudz pabarot vispār. Un vīnogas. Tagad ir gatavs, jo šīs vīnogas ir gatavs. Tumsā mums te smuku vienmēr spīd. Vīnodziņas, kur tev ir mums visādos veidos, vienmēr šausmīgi daudz vīnogas mums ir. Es esmu galdnieks pabeidzis, es pilnīgi neko nemāku taisīt, bet šitos es pats krēsls uztaisīju. Ritīgi ērti, visiem te patīk sēdēt un par nakti viņi mums izgaismojās. Ir tik forši, vienkārši un ļoti mīļi, tas ir pats galvenais.
30 gadu drīz jau kopš es visu laiku trenējos. Un man nav bijis tā, ka es būtu izlaidis treniņus. Slinkums jau īstenībā mūsu visi baigi gremdē iekšā. Arī es jau nav ideāls, bet ir jāpiedomā par sevīm un ar sevīm arī jāstrādā. Arī jums jāstrādā un vecumam nav tā pienācis, viss esi gatavs. Vēl 60 gados un 70. Tā kā, es arī tagad, piemēram, es mācos jau 5 gadus ļoti cītīgi un nav tā, ka tagad būtu pa vēlu, man tulīt būs 50 jau un kad viss vairs nav jāmācās. Es tieši tagad mācos, es saprotu, man vajag. Izbraukājis esam daudz Ķīnu. 11 reizes jau, un es tagad pēc 10. reizes sapratu, kāpēc vispār to valodu nemācos. Viņi ir tik jauki un burvīgi, viņi ir tik sarežģīti, sarežģīti, kad forši to es tagad tādā purvā iekāpšu. Es jau 5 gadus mācos ķīniešu valodu, un arī šorīt rakstu un klausos, un katru dienu man obligātā stunda, kas man vajadzīga. Wuhen, Sihuaņ, Wude, Jāžēn. Man ļoti patīk mana ģimene. Wuyeši, Sihuaņ, Daļīši, Jundong, Yuan. Man arī ļoti patīk spēka vīru sports. Grūti man tos teikumus izveidot, bet tagad ar skolotāju visiem man angļu valoda arī ļoti labi iet līdzā, un tas ir 2 valodas, un tā ir, mums var atņemt maku, mums var atņemt telefonu, bet valodu, ko tu māki, to mums nevar atņemt. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding. Es visu mūžu dzīvoju Kuldīgā. Esmu ritīgs kuldīdznieks un mīlu šo pilsētu līdz pat mugurkaulam. Un es lēnām iesāku jau, 19 gados tik iesāku ar parasto spiešanu, un tad jau 2001. gadā pirmie spēka vīru sporti sākās ar to Guntu Hildebrandu. Tad mums bija Kuldīgā, bija Uģis Vācietis, Guntars Ķivīts, un tad mēs bija tāda laba komanda. Viņi tā kā visi jau gāja malā, bet es sapratu, ka man iet uz augstu rezultātu. Katram vienam ir ģimene, vienam tas, un visādi katram visās savs dzīves stāsts un beidz to sportu. Bet es ir tā ieskrējies, tā kā tāda veca lokomotīva un apstādināt vairs nevar. Man šausmīgi patīk, es izbaudu to katru pacelt savu kilogramu, un es mīlu to, ko es daru, tas ir pats galvenais. Un tad tā lēnām, te jau man bija, iepriekšējā komanda bija tad Edgars Andersons, kas jau visiem beidz jau, Oskars Martužāns bija ļoti talantīgs, mēs visi tādu komandas, bet katram akals ir dzīves stāsts. Tad man nāca Oskars, Jānis Šleckus, viņš vēl varbūt atgriezīsies, ļoti talantīgs tāds, protams, viņam arī Baltijas čempions, Latvijas čempions un starptautisko turnīru uzvarētājs. Un tagad ir Andris Dilāns un Valentīns Klavinskis mums tagad ir. Mums vēl tā jaunā paudze. Valentīnam ir disciplīnas, kur viņš jau ir pasaules līmenī, lec tieši disciplīnas, bet visur citur vēl ir jāstrādā. Un tad, protams, lēnām gadiem pēc vienu inventāru klāt kaut kādām sacensībām brauc, mums tas nav, tad es cenšos to visu sadabūt. Un tagad jau mums ir tāda bāze, kad jau, es domāju, Latvijā otrais spēcīgākais inventārs mums ir viss, protams, aiz federācijas. Jo šeit ir tikai spēka vīru inventāri, man ir hantela, baļķis, tur Apollons un nekas vairāk. Te mums tāds nav, mums lejā bāzē, viss tur ir, viss pričenda. Bet tā mums parasti ļoti skaļa mūzika ir un mums tā patīk, mēs pie tā ir pieraduši. Es šodien necilāšu baļķi un es vēl arī rīt un arī vēl pēc mēnesi, nē. Es varbūt šito tikai kaut kad pa jauno gadu varēšu dēļ tās traumas, es ātrāk nevarēšu. Es viņu varbūt varētu arī izmocīt, bet tas nav vajadzīgs galīgi. Šitas, kā jūs redzat, ir pliks baļķis, ko spēka vīru ceļ ļoti no tādām, viens no pamatdisciplīnām visur pasaulē, viņš gandrīz praktiski ir vienāds, viņš ir apaļš un tāds garenisks ir. Svar arī, tad liek klāt, šis plikais baļķis svers 105 kg. Citam ir tā iespēja tikai viņu paripināt. Valentīns mums viņa atnāk kaut te pa nakti, man liekas, neizgulējies, viņu paceļ ar vienu roku, viņš ir talantus. Andris ir vispusīgāks, tāds vispusīgāks, viņam tikai pamat pielikt tāds spēku klāt, to vilkumu un to visu. Jo stafets un tādu viņam ļoti labi parocīgs, viss iet, viņš ātrs ir, tur ir grūti. Ričiņams pat es tā pagaidām, es tik viņu vēroju, es redzu, viņš būs labs visur, viņam jāpieliek spēks, viņš arī. Bet tā mēs te tāds bars ir un tad viss cilā, viss viens otru dzen, tad cenšas pārspēt viens otru. Labi, Valentīns, te mums nav pat jēga sākt nemaz, bet ir kaut cits tur vilkums ķēgs, mēs taisam, tad mums ir cīņas tāds interesants. Ceturtdienās te notiekās tā.
tāds sacensības tā visam. Fakti, ko nezināji. Nosauc 3 lietas, bez kurām tu nevari iedomāties savu dzīvi. Pirmā lieta noteikti tā ir ģimene. Otrā lieta, tas ir sports. Un trešā ļoti svarīga funkcionēšana, tā ir ēšana. To, ko man sieva vienmēr gatavo, tā kā restorānā. Vai ir kādi rituāli vai nodarbošanās, neieskaitot svarcelšanu, ar kuriem tu nodarbojies, lai atslēgtos no ikdienas problēmām un stresa. Tā ir mana ziemas peldēšana, tas ir ziemā ir obligāti. Un pēc tam noteikti tā ir pasēdēšana ar ģimeni, ar draugiem, gandrīz katru otro nedēļu, ja ne katru nedēļu, tā ir pirtiņa pašam mājas izkurinam, sēžam un kaifojam. Forši ritīgi tā ir, katram to novēla. Vai uzskati, ka psiholoģiskā noturība ir tikpat svarīga kā fiziskā sagatavotība? Protams, ir ļoti svarīgi psiholoģiskai sagatavotībai, jo tas ir pat īstenībā tā ir panākuma atslēga visam tam, ko tu dari. Tā ir. Mīļākais sporta veids, kuram tu seko, izņemot svarcelšana. Es vispār tāds kuram es noteikti sekoju līdz olimpiskām spēlēm, ja mūsie tur cīnās kaut kur uz medaļām, kaut kur augstākām vietām, man patīk. Bet tā ikdienā, kas noteikti, tas ir vienīgais, kam es tāds sekoju. Man neviens Elks vispār nav sportists, bet Kristaps Porziņš, ko spēlēs basketbolu, man patīk, kā viņš danko, ko viņš dara. Sveiciens Kristapam, jā. Zinot, ka spēkavīriem ir labi jāēd, kāds ir tavs mīļākais ēdiens, kuru tu pats proti pagatavot? Es visus savus mīļākos ēdienus pagatavoju ar savu domu spēku ar sievas rokām. Bet es pats noteikti, man pat neslikti sanāk, tas ir olu kultenis, tāds ir tik labs, tur ir pieniņš, tur ir sieriņš sarīvēts un kas tur vēl kaut kas tādu visādi. Tas man pat sanāk labi, es jāsmējās. Pārējais jau, es nejaucos tajās lietās, kas man nesanāk, un es uzticos ļoti labi to sievai darīt. Kāda veida ģimenes atpūtu tu izvēlētos? Notiek kopā, kad es ar visu savu ģimeni kaut kur aizbrauktu, visticamāk pie kādiem ūdeņiem, kaut kur tādu vienkārši tādā sportiskā gaisotnē, tas man būtu labi tāds, Pastāsti par kādu personu, no kuras tu smelies iedvesmu. Man tāda personas kā tāds arī sportā, man nav tāda Elka. Es saku, vienīgais, ko es skatos basketbolu, es paskatos, ka ir sezona, bet tāda iedvesma smelties nav, tiemžēl, man nav. Es pats sevi esmu iedvesmu un es mēģinu būt pārliecinoši un arī motivēt daudz citu. Ja man tas izdodās kaut vai 5%, es esmu jau ļoti priecīgs par to. Tā kā man iedvesma ir, man ģimene vienkārši tā man dod, jo katram vīrietis ir tāds, kāds ir viņa sieva, viņa emocijas, viņš to dara un kas aiz viņa paliek, viss tas ir tā ģimene. 3 pozitīvas īpašības, kuras tu gribētu redzēt cilvēkos. Lielajos cilvēkos es gribētu redzēt, nelietojam alkoholu, samīļojam savus ģimenes, samīļojam savus bērnus, vairāk veltam laiku ģimenēm. Kas ir laime tavā izpratnē? Laimīgs ir tas, tas īstenībā tāds diezgan plašs jautājums īstenībā. Tas, cik tu esi laimīgs ar to, kas tev ir, nevis cik daudz tev ir, bet ar to, kas tev ir, un kā tu to izbaudi, to ikdienas procesu. Jo es saku, piemēram, kādam ir konts, ir dikt liels pills, bet viņš iekšēji, ka parunā cilvēkam, viņš ir tukšs, viņš nav sev atredz, viņš nav laimīgs. Nejūt no tiem cipariem tā laime ir. Un ir tāds, kas varbūt strādā no algas līdz algai, varbūt tās, bet viņš ir dzīvotai savā mazā pasaulītē, viss tas, un es ar viņu parunā, viņš cilvēks ir atredz to, un viņš netiecās varbūt ne pēc kaut kādām lielākiem skaitļiem, viņš ir ritīgi laimīgs. Tas ir svarīgi, jo tā laime ir tā, kas tev ir apkārt, tie tavu cilvēki, kas tev veido to visu. Svarīgi jau tas, lai tev būtu tāds labsajūta un miers tur, kur tu esi. Man ir ģimene viennozīmīgi, tas man dod manu enerģiju, tas man ir visu enerģiju, visur mana dzīvē devusi. Jo es nebūtu man sieva šāda, nezinu, es tik tālu sportā tikt, jo viņi man dotu iedvesmu, jā. Fakti, ko nezināji? Tas ir labi, ka mūs rāda, lai zina, ka tāda pastāv, vispār eksistē. Cik mēs pozitīvi esam īstenībā tie lielie veči. Tas spēkvīra sports jau ir tāds jau, tā ir disciplīna, protams, un arī džeki izveido mugurkaulu un pautiem, var teikt, nav tāds mīkstais kaut kāds, un tev ir savu nostāju. Arī tā otrā pusīte būs vājais dzimums, viņi sajutīsies arī kā vājais dzimums un blakām. Un
tā ir disciplīna, tas ir sports, jebkuram tas ir. To sportu es gribētu, lai viņš paliek populārāks, tas nozīmē rādot šādi, rādot mūsu sasniegumus, mūsu mērķis, varbūt jaunieši arī vairāk, arī par šā raidījumu. Ja grib piesakās pie manīm sociālās tīklos, sameklēt varam Mārs Rozentāls vai Agrs Kazeļņiks, Ogri, Aivars Šmaukstels, Valmiera vairāk, tad ir Madonā ir Dīts Zariņš, Preļos ir Artis Plīvda, vairāk tāds bāzes, kas Kuldīgā ir. Droši nekautrējams ejam, rakstam, jo, ja tu baidies, tu nekur dzīvā netiks. Ja tu kaut ko sāc darīt, tu jau esi uzvarētājs, un tie, kas tur baidās, tie, lai sēž arī un baidās. Noteikti vajag mēģināt, uzreiz nesanāks, un nevajag domāt, atnāks pirmā treniņā, un cik kilograms var pacelt. Vienkārši jāsāk saprast, ko tas nozīmē. Lēnām ejam pa kilogramam uz augšu, un tad jau tu sapratīsi, vai tu to gribi vai negribi. Tas nav viegli, bet viņš ir daudzpusīgs. Ja man būtu jāiet otrais tas ceļš, es iet arī trešoreiz to ceļu, jo es dikti kaifoju visu, un tas baudu, es vienkārši izbraukājis, es esmu redzējis pasauli, es esmu iepazinis daudz jauns draugs, es esmu laimīgs tieši ar to, ko es daru, to sportu veidu. Spēka vīrs, tas nozīmē, ka viņš ir vīrs, kas apveltīts nevis uzreiz ar spēku, bet ka viņš iegūst to spēku, ieguldot daudzu gadu garumā. Tas nav viens dienas darbs, tas nav viena gada darbs, tas ir pat 10 gadu darbs, tas ir milzīgs, apjomīgs darbs, tas ir daudzpusīgs darbs. Tas ir foršs, tas ir spēcīgs vīrs, tas nozīmē. Tiekamies jau pēc nedēļas ar jaunajiem Kurzemes vīriem kā Ozoliem – Valentīnu Klevinski, Andri Dilāno un Ričardu Sotoku. Raidījumu atbalsta Demontāža un LM Group Holding.